Sveiciens, es esmu atpakaļ, sveiciens ikvienam, arī tiem, kas skatās YouTube ierakstu. Un es aicinu ikvienu, kas skatās, lūdzu, tie, kur vēlas, tie, kur nevēlas, nav piespiedu kārtā, man vispār neskatīties, kur nevēlas. Bet tie, kur vēlas, kuriem interesē, tie var noteikti dalīties, tie var noteikti atbalstīt ar dalīšanos, ierakstīt komentāru, dalīties ar šo ierakstu. Tātad mūsu YouTube kanālā viņš ir pieejams atkārtojumā Dzīvā Dieva draudzē YouTube. Bet arī TikToks jau nesaglabājās. Tā kā jūs skatāties līdzi, droši komentēt, tikai nevajag visādas rupības un visādas muļķības rakstīt. Jo cilvēkiem es saprotu, ka tie prātiņi bišķiņi aptumšot un kad nav saprašanas, bet tāpēc jau mēs stāstam jums, kāpēc un tā tālāk arī par finansēm, kāpēc, es nezinu, cik stulbam jābūt cilvēkam, lai nesaprastu, ka viss šī dzīvē ir finanses, un lai šeit būtu telpas un samaksāt ir finanses vajadzīgas, lai iedzer tēju vai kafiju vai finanses, lai kaut ko darītu vai finanses, un mums ir arī bērnu skoliņa, arī tas viss ir par telpām iemaksā, viss tas nav kaut kur no debesīm nekrīt, bet tie, kas to nesaprot, ko tur darīt. Tiem nav šī Dievs devis saprašana. Tā kā, es nezinu, ja tev nevajag iet uz darbu un tev nevajag finansē maksāt par īri, es nezinu, tad tu vari tā kā bombas prasīt uz ielas dzīvot kastē. Bet tas tā. Bet tā kā es aicinu atbalstīt mūs arī finansiāli, un Dievs saka tiem, kas saprot un kas lasa Bībeli, tas nav tie, kas nesaprot, tie vispār tie nekad nesapratīs, tad ir 10. tiesa, kas pieder Dievam, ko Dievs ir noteicis, jo viņš par mums gādā, un ja tu saproti, ka Dievs dod mums visu, kas ir nepieciešams, tad tu arī dos Dievam. Un 10. tiesas principus saprot arī cilvēku un lieto, kuri varbūt nav ar Dievu, bet kur saprot, kas darbojas. Bet tie, kuri nav ticīgi un nemaksā savu 10. tiesas, tiem es aicinām atbalstīt ar ziedojumiem. Un ziedot tiešām, lai mēs varētu šo kalpošanu turpināt, jo viss šī te dzīvē ir finanses. Mēs dzīvojam fiziskā pasaulē, tad, kad mēs nomirsim, mums finanses vairs nevajadzēs, bet šobrīd mums viņas ir vajadzīgas. Bet šodien, kā es jau teicu, mēs runāsim par ļoti tādu tēmu, ko es arī mēģināšu izskaidrot, un tas nav ne iedoma tēls, varbūt kādam ir. Jo es saprotu, ka reliģija ir ļoti cilvēks sabojājis viņu uztveri, sabojājis viņas prātus. Es šodien sāku skatīties par tādu baigi labo. Man īstenībā interesē šī tēma, kāpēc? Tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku runā par NLO, Jūs zināt, kas ir NLO, Esat dzirdējuši, varbūt esat redzējuši, jo ko darīt? Ticēt, neticēt, kristiešiem, jo ir kristieši tiešām, kas tic, un nevis tic Dievam, bet tic NLO, un viņi redzējuši, un tiešām par to liecinājuši. Es varu sākt skatīties viņu YouTube sērijas, un par to, ka cilvēkiem nav izpratnes, par to, kas tas ir. Viņiem nav saprašanas, viņiem ir kaut kāda stereotipi, un arī cilvēkiem ir tāpat stereotipi par draudzi, par Dievu, par reliģiju, Un tie visi ir stereotipi, kas viņiem ir, un man kādreiz arī tāda bija. Es pat tos cilvēkus tā kā nenosodu, jo viņiem nav saprašanas, un viņi arī negrib saprast. Diemžēl viņi negrib tajā iedzināties, viņi vienkārši ir paņēmuši kaut kādu vienu stereotipu, kaut kur padzirdējuši kaut ko, un tad viņi maļ to visu laiku. Bet viņiem nav saprašanas dziļāks ieskats, un man arī kādreiz nebija. Es nenosodu šos cilvēkus. Man tiešām es biju tieši tāda paša tumsonībā tā kā viņi. Un es domāju, kā var ticēt kaut kādam Jēzum, kurš tur krustā nomirs, un visi šitie krusta kari un tās slepkavības, kas ir darīts Dieva vārdā, un tā tālāk tie krusta gājieni, kas ir bijuši. Es domāju, kas pa sviestu, es nekad neticēšu tādam sviestam. Nekad nesaka nekad, Un tā kā mīļais draugs neuztraucies, Ja tu netici, pienāks diena. Galvenais, ka tu dzirdi Dieva vārdu, un pienāks diena, ka tu piesauks Jēzu, un viņš ir vienīgais, kas tev var izglābt, jo viņš ir vienīgais ceļš patiesību un dzīvību. Bet šodien mēs runāsim par tādu tēmu, un svētrunas nosaukums ir, vai Jēzus ir tavs draugs. Jo ļoti svarīgi no visiem izšķirt no taviem draugiem, jo mēs jau priekš ieskatījos par to, ka ir svarīgi, kas ir tavi draugi. Jo kādi ir tavi draugi, tāds esi tu pats,
Un ar ko tu asociēji sevi, ar ko tu tusē kopā, kam tu uzticies, ar kam tev ir vienāds intereses, tāds tu pats arī esi. Tavu draugu parāda to, kas tu esi īstenībā, vai ne? Un tam jūs varat nepiekrist. Bet pirms mēs sākam, es gribu ieskrīties nedaudz Dieva vārdā, jo Dieva vārds ir tas, uz ko mēs ceļam visu. Tas ir Dieva vārds. Tas būs no Jesejas, nedaudz par Dievu, par to, kāds ir Dievs, kas viņš ir. Uz ekrāna nebūs, es vienkārši gribu nolasīt. Ja? Tas būs Jesejas 40, 13 līdz 17. pāns, un te ir rakstīts, kas ir tā kunga garam noteicis tā apjomu un kas bijis viņa padoma devējs. Pie kā viņš ir meklējis padomu un kad tas viņam būtu mācījis gudrību, viņam radījis pareizo ceļu, viņam devis atziņu un viņu vadījis patiesības ceļā. Ja, tad Jesejas grāmatā ir rakstīts par to, ka vai Dievam ir vajadzīgs kāds padomdevējs vispārībā, vai kāds viņam kaut ko ir mācījis, vai kāds viņam kaut ko ir rādījis un teicis, kā viņam tagad būtu darīt, vai ko viņam būtu darīt. Redzi, tautas ir kā piliens pie spaiņa, tās viņam ir kā puteklis svaru kausā, salas viņam ir kā smilšu grauds, ko viņš paceļ. Libānā nepietiek malkas, un tajo esošo zvēru daudzums ir par maz dedzināmiem upurim tam kungam. Un visas tautas ir kā nekas viņa priekšā, un kā neko viņš tās arī neatzīst un neievēro. Ja, tad Dievam viņš ir tik liels, ka viņam nevajag neviena. Bet daudz man teiks, tad kāpēc Dievs ir radījis cilvēku? Kāpēc mēs šeit esam vispār? Ja? Jo Bībele saka to, ka cilvēks ir Dieva radīts un viņš ir radīts no pīšiem. Tātad cilvēks nekas nav Dieva priekšā, viņš ir pīši. Un tikai Dieva elpa, tātad Dieva gars piešķir cilvēkam dzīvību. Ja? Un tad, kad cilvēks nomirst un ka viņa dvēsele beidz šo pastāvēšanu šīs zemes, tad viņa miesa atkal pārvērš par pīšiem. Un bieži vien mēs dzirdam bērēs, cilvēki saka, mācītāji saka, aplasītāji saka, no zemes tu esi nācis, par zemi tev jāpaliek. Ja? Kurš ir dzirdējis tādas frāzes? Ja? Tātad mēs esam zeme, mēs neesam nekas, un tikai Dieva dvaša, Dieva elpa, ko arī Bībele saka, ka Dievs radīja cilvēku, viņš radīja no pīšiem un iedvesa viņam elpu dzīvību. Un tikai pateicoties Dieva elpai, mēs esam šeit un mēs dzīvojam un mēs elpojam un mēs esam. Viņš mūs ir ievedis šajā esībā. Un tomēr viņš mūs ir radījis, tomēr viņš mums ir piešķīris elpu, un tomēr viņš to ir darījis ar tādu domu, ka viņš grib ar mums draudzēties. Viņš grib veidot attiecības ar mums, un viņš tomēr izvēlas, neskatoties to, ka viņš ir pārāks un lielāks par visu šī pasaulē, šī universā, jo ļoti daudz cilvēku pielūdz universu. Ja? Viņas nesaprot, jo viņi jauc, ka universs nav Dievs, jo Dievs ir radījis universu. Jūs saprotat? Dievs ir pārāks par universu. Viņš ir pārāks par visu, bet cilvēki pielūdz Dievu vietā radību. Ja? Universu, viņi pielūdz kaut kādu enerģiju, viņi pielūdz zvaigznes, horoskopus un vēl nezinu ko. Bet Dievs ir pār visam tam. Un viņš grib būt mūsu draugs. Un kas gan ir labāks, kā veidot attiecības ar to, kas ir tev radījis, kas zina visu par tevī. Bet jautājums, vai tu gribi būt viņa draugs? Ja? Vai tu gribi būt viņa draugs? Jautājums ir tāds. Jo viņš ir dzīvs Dievs, viņš nav iedoma tēls kaut kāds vai kaut kāds, bet viņš ir dzīvs Dievs, kurš grib reāls dzīves attiecības kopā ar tevī. Tāpēc es aicinu tev, jo kas gan ir svarīgāks un kas gan ir būtiskāks tavā dzīvē un tavā nākotnē un tavā mūžībā, kā iedraudzēties ar savu radītāju. Nekas nav svarīgāks, draugs. Jo mēs zinām, cik ļoti svarīgi ir, kad ir kontakti, vai ne? Kad ir labas draudzības, kad ir ietekmīgi cilvēki, pazīstami, vai ne?
ka tu vari kaut ko sasniegt vai panākt ar to cilvēku labvēlību, ja, un tā tālāk. Ja? Mēs zinām, ka sakariem ļoti liela nozīme, ja? Ka te pareizie draugi, pareizajās vietās un tā tālāk. Bet kas ir pats labākais, ir tas, ka tavs draugs ir Dievs, ja? Ka Jēzus Kristus tavs draugs, un tad tavs durvis atvērsies, daudz durvis, kuras varbūt tev liekas aizslēgts. Jo mums ir bijuši tādi gadījumi, ja? Kad mēs esam gājuši, pirms mēs atvēram šo draudzi. Mēs gājām pie mācītājiem, tur konsultējamies un prasījām viņiem, kā viņi to dara. Un mums atbildēja, zin tādu, jūs neko nevarēsiet, jums nekas nesanāks, jo jums nav tas pazīstams, jums nav šis pazīstams. Jūs vispār neko savā dzīvē nesasniegsiet, jo jums nav blats, jums nav pazīšanās, jums nav šis. Un es tev pasaku, mīļais draugs, pilnīgi viss tas ir mēsli. Tev nevajag nekādu blatu, nekādu pazīšanos. Vienīgais, kas tev ir jāpazīst, ir Jēzus Kristus. Un viss tev būs, ja tu būsi viņa labākais draugs, viņš būs tavs labākais draugs, un visas durvis tev atvērsies. Un nekāda cilvēka, nekādas pazīšanās, viņš tev iedos īstos cilvēkus, īstos pazīšanās un īstās durvis atvērs. Tāpēc svarīgi ir iedraucēties ar vienīgo patieso Dievu, visas pasaules radītāju, kuram nevajag neviena īstenībā, ka viņam dotu padomu, vai kurš ir viņa padomu devējs, vai kurš viņam tur kaut ko nevajag viņam, bet viņš izvēlas, tā ir viņa griba, kā radītājam būt draudzībā, sadraudzībā, būt attiecībās ar mums. Ja? Tā kā novērtējam to, ka Dievs grib būt mūsu draugs, bet vai mēs gribam būt viņa draugi? Tā uz to jūs varat atbildēt šodien. Un mēs ieskatīsimies arī Bībelē cilvēki, kam ir bijušas draudzīgas attiecības, kuri bijuši Dieva draugi, un kā būt Dieva draugam, ja? Bet kas tad ir draugs, ja? Kas ir draugs, ja? Jo ļoti daudz cilvēku saka, man tik daudz draugu. Nu, īstenībā, vai tad cilvēkam var būt daudz draugu? Nu, tā pa lielam. Nu, kā jums liekas, var būt daudz draugu? Jums ir daudz draugu? Jo man saka, man daudz draugi. Vai tiešām? Man gan ne. Tev var būt paziņas, jā. Tev var būt partneri, kolēģi, vecāki, bērni, vīri, un tad tu pat var būt kristietis, bet tas nenozīmē, ka Dievs ir tavs draugs. Tad tev var būt vīrs, bet tas nenozīmē, ka viņš ir tavs draugs. Tev var būt sieva, bet tas nenozīmē, ka viņš ir tavs draugs. Tev var būt mamma, tētis, tev var būt, es nezinu. Jo katrs, ko tu satiec uz ielu vai ko tu iepazīsti, tas nav tavs draugs. Ja? Bet kas tad ir draugs? Ja? Tad definīcija būs. Tātad draugs tas ir, vai draudzība, tās ir attiecības starp diviem cilvēkiem, vai varbūt vairākiem cilvēkiem, kuru pamatā ir savstarpēja pieķeršanās, tātad mīlestība vai siltas jūtas. Ja? Tātad mīlestība. Un draudzības pamatā ir 4 lietas. Tātad saprašanās. Tātad tu saproti, ir tāds jūs esat satikuši tāds cilvēks, kurš saprotās no pusvārda, tāpat nekas viņam nav jāsaka, tas ir tavs draugs. Ja tu nesaproti, ko tas cilvēks domā vai ko viņš dara, tas nav tavs draugs. Simpātijas. Vai tu vari būt draugs ar cilvēku, kas tev nepatīk? Nē. Un es tad nerunāju par fizisku pievilcību, es runāju par dvēselisku pievilcību, ja? Dvēselisku pieķeršanās, simpātijas, cilvēku būtība. Un nākošais uzticība. Tad draugi ir uzticami, ja? Tātad viņi ir tie, kam tu vari uzticēties, kam tu vari stāstīt, kas tev nepievils, kas neklačosies apkārt un nestāstīs tev aiz muguras. Un pēdējais ir interešu kopība. Ļoti svarīgi. Tātad draugus nosaka šie faktori, īstenībā 5, ja? Tātad pieķeršanās, tātad mīlestība, ja, savstarpēji pieķeršanās mīlestība, saprašanās, simpātija, uzticība un interešu kopība. Ja tev ar to cilvēku nav kopīgas intereses, jūs nevarat būt draugi. Ja, vienam patīk adīt zeķes, otram patīk, iet uz klubu. Vai ne? Kas tur var būt pa draudzību, vai ne? Jo mēs šeit esam tie, kur nāk slavēt Dievu kopā, mums ir kopīgas intereses, vai ne? Mums ir kopīgs intereses, mums ir Dievs, mums ir draudze.
Tie cilvēki, kas tur varbūt skatās un kas tur sēž savā, es nezinu, kur viņi tur sēž un ko viņi tur dara, viņiem pavisam cits intereses ir. Ja? Varbūt brīvdienās piedzerties, vai ne? Tā viņa interese. Mums tādas intereses nav. Tāpēc mēs nevaram būt draugi. Ja? Tātad, un Bībelē ir ļoti daudz piemēru. Viens no tādiem ir no Samuela grāmatas par to, kāda ir draudzība, patiesa, īsta draudzība. Un īstenībā patiesa īsta draudzība ir ļoti grūti sastopama, ne? Vai jūs man piekrītat? Un tādu īstu draugu ir ļoti, ļoti maz. Un Samuela grāmatā ir aprakstīta draudzība starp diviem cilvēkiem. Tas ir Dāvids, ķēniņš Dāvids, vēl viņš nebija nekāds ķēniņš. Un starp ķēniņu iepriekšējo Saulu un viņa dēls Jonatans, ja? Un tātad viņa konkurenta dēls un viņam, ja? Un tāpēc es saku, tu var būt attiecības, vai tu var būt piedzimis ģimenē, kur ir tev vecāki, vai tev var būt sieva, vīrs, bet tas nenozīmē, ka jūs esat draugi. Ja? Nevienmēr tas to nozīmē. Un Dāvidam bija ļoti siltas attiecības ar Jonatanu. Un te ir rakstīts 18. nodaļā, 1. pantā. Un tad, kad viņš bija beidzis runāt ar Saulu, tad Jonatāns sirds saistījās ar Dāvidu sirdi, un tie viens otru iemīlēja. Un šeit nav runa par kaut kādu seksuālu mīlestību, ja domā kaut perversiju, ne, te ir runa par draudzību. Ja. Tāda mīlestība, ja, to sauc par draudzīgo mīlestību, filio. Tātad Jonatāns sirds saistījās ar Dāvidu sirdi, un tie viens otru iemīlēja. Jonatānam viņš bija tikpat kā viņa paša dzīvība, ja, tātad viņam bija ļoti tuvas tādas draudzīgas attiecības. Un te rakstīts, ka viņi arī noslēdz derību, tādēļ, ka viņi viens otru mīlēja kā savu pašu sirdi. Tātad viņiem bija šī pieķeršanās, un mīlestība bija viņa draudzības pamatā, ja? Tātad mīlestība, kas ir ļoti svarīga, tas ir jebkuras draudzības pamatā, mīlestība. Un kā es arī teicu, ja jūs gribat, jūs varat iet noskatīties YouTube mūsu pagājušās nedēļas, ja trešdienas ierakstu, kurā mēs runājam par laulāto attiecībām pareizām, jo sabrīnojam, ka cilvēki var nodzīvot kopā laulībā ļoti ilgus gadus, bet viņi nav draugi. Bet svētītas, laimīgas, ilglaicīgas laulības pamatā ir tas, ka tavs otrs partneris ir tavs draugs. Ja tu apprecēsi sievieti, kur ir skaistums izzūd, ja viņa novecos, būs krunkaini un reses un izpatīsies. Ziniet, kurš redzējis šitas Jāņnāks limuzīnas krāsā, ja? Viņš teica, tu tā biji tik skaisti jauna meitene. Tā pakā tā māte. Ja tu gribi zināt, kā tavs sieva būs nākotnē, paskaties uz viņas māci, ja? Tu zini, tur nekas labs nebūs, ja? Tā kā tas skaistums ir zūdoša vērtība, ja? Es nezinu, nauda ir zūdoša vērtība, bet draudzība ir paliekoša, tā ir mūžīga vērtība. Jebkurās attiecībās, gan laulībā, gan starp draugiem, gan starp radiniekiem, gan starp kolēģiem. Jebkas var būt tavs draugs, ja? Bet nevienmēr nozīmē, ka radniecība tuva nozīmē, ka būs draudzīgas attiecības. Ja? Tā kā izvēlieties savus draugus pareizi, jo tas ir ļoti svarīgi, kas ir tavu draugu, jo kādi ir tavu draugu, tāds tu pats esi. Ja? Jo jums būs kopīgas intereses, jums būs simpātijas, jums būs saprašanās, un šie cilvēki, ja, kā Dāvidam Jonatanam bija, viņi viena sirds, viņi paliek par, tā kā viņi kopā visu dara. Cik ļoti daudz pusauģu, sevišķi pusauģiem briesmīgi bīstami ir izvēlēties nepareizos draugus, jo cik daudz pusauģu izvēlētos nepareizos draugus, ja aiziet kaut kur ne tur, ja sāk tur lietot narkotikas, alkoholu un tā tālāk, jo viņi pilnīgi, viņiem ir kopīgs tās intereses, viņas ievēl, un pat ja viņš negrib to darīt, viņš vienkārši pievienojās, jo tas ir forši, tas ir kruti, tas ir stilīgi, vai ne? Es atceros, un nekas jau nav mainījies īpaši manas skolas gados, kāpēc es sāku pīpēt, tāpēc, ka tas bija stilīgi. Reāli pīpēt, tas bija stilīgi. Kaut kā man riebās pīpēt, vai ne? Un tagad arī veipot, tas ir stilīgi veipot, vai ne? Es skatos mazi kaut kādi čuriki, ja, tur stāv uz ielām, veipo kaut ko. Tā kā, jā, izvēlamies savus draugus, jo kādi ir tavi draugi, tāds tu pats arī būsi.
Bet vislabākais, ka tavs draugs ir tavs radītājs un Jēzus Kristus, kad ir tavs draugs, jo nevienu labāku draugu tu nevarēsi atrast šīs zemes. Un tālāk mēs skatīsimies no Bībeles piemēriem, kas ar cilvēkiem, kas ir draudzējušies ar Dievu, kas ir bijuši Dieva draugi. Jo, kā es teicu, tu vari būt kristietis, bet tas nenozīmē, ka tu esi Dieva draugs. Jo ir daudz, kas, jo reliģijā, tas, ka tu ej uz baznīcu, noliec svecīt vai kaut kādus tur pielūdz, kaut kādus tur statu vai ikonu, tas nenozīmē, ka tu esi ar Dievu draugs. Ne? Tā ir vienkārši reliģisks rituāls, ko tu tur izpildi. Un ļoti daudz cilvēku izpilda rituālus tikai, bet viņi Dievu īstenībā nepazīst. Viņi nav ar Dievu draudzībā, viņi nav sadraudzībā. Tas, ka tu tici, vai tas, ka tu zini, ka Dievs ir, tas nenozīmē, ka viņš ir tavs draugs. Un tāpēc mēs šodien runāsim, kā būt, kā iedraudzēties ar Dievu, un kas liecina par to, ka tu esi Dieva draugs, ka Dievs ir tavs draugs jau, ka tu esi viņa draugs. Un pirmā, ko mēs jau runājam, ja, un tiešām par šiem punktiem mēs iesim cauri, ir, kad ir starp draugiem tātad saista mīlestība, ja? Starp draugu saista mīlestība, kā jau es teicu, ja? Tas ir viena no pazīmēm, ka draugus saista mīlestība. Un Jāņa evaņģēlijā, Jāņa evaņģēlijas 15, jums būs arī uz ekrāna, šī rakstvieta būs uz ekrāna. Jāņa evaņģēlijas 15, 12 līdz 17, Jēzus saka, tas ir mans bauslis, lai jūs citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodot par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darat, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara. Tāpēc ļoti daudz nesaprotam, ko viņi dara. Bet es jūs esmu saucis par draugiem, tāpēc, ka visu, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, es jums esmu darījis zināmu. Ne jūs man esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis, jūs nolicis, ka jūs esat un nesat augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūgsiet manā vārdā, viņš jums dos. Tā ir mana pavēle, lai jūs citu mīlētu. Ja? Tātad pirmais, ko Jēzus sauc par draugiem? Jēzus teica, jūs esat mani draugi. Es esmu gatavs atdot savu dzīvību. Viņš ir atdevis savu dzīvību par mums. Viņš savus mācekļus, ne jau kaut kādus garamgājumi, viņš savus mācekļus sauc par draugiem. Ja. Un tātad mīlestība pret Dievu izpaužas dažās lietās, ko mēs arī šeit redzam. Un tā nav tikai runāšana, jo ļoti daudz arī Bībele liecina par to, kad Dievs saka, ko jūs uz mani sakat, kungs, 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 un viss saka, Jēzu, Jēzu, es mīlu Jēzu, bet jūs nedarat. Jūs nedarat to, ko es jums saku. Un tad mīlestība, draugu mīlestība, jā, mīlestība pret Jēzu izpaužas paklausībā. Paklausībā tam, ko viņš saka. Jo Jēzus saka, jūs esat mani draugi, ja jūs darat, ko es jums pavēlu. Tātad, ja jūs nedarat, tad jūs neesat mani draugi. Come on, saprotat? Jūs esat mani draugi, ja jūs darat to, ko es jums pavēlu. Un ja kāds saka, ka viņam ir baigās attiecības ar Jēzu, un ja viņš saka, ka viņš ir baigais Jēzus draugs, bet viņš neievēro šos baušus, jo Jēzus nav atnācis atcelt baušus, bet paaugstināt, piepildīt. Un kas ir augstākais baus? Kas ir augstākā pavēle, ko viņš ir teicis? Tā ir mīlestība, pirmkārt. Šeit mīl Dievu, no visas sirds, prāta un spēka un savu tuvāko kā sevi pašu. Tātad pirmais baušs ir mīlestība. Ir divi bauši, visi bauši kopā, jā, divos. Un viņš ir teicis, ejiet. Ko viņš teica? Ejiet. Un sludiniet manu evaņģēliju visā pasaulē. Un dariet par mācekļiem visu tautu. Un tā ir mīlestības pazīme. Un tā draugs dara. Draugs, kurš mīl draugu, viņš darīs to, kas viņam ir uzticēts.
Mīlestība. Un tā ir mīlestība. Tā ir mīlestība pret tuvāko, un tā ir mīlestība pret Dievu, tad, kad tu dari to, ko Dievs tev saka, ko viņš ir savos baušos ierakstījis. Un ja tu to nedari, ja tas ir vienaldzīgi, un tad tev nav mīlestība, un tev nav, Jēzus nav tavs draugs. Tev pilnīgi, kāds cits saka, pie kājas. Tev pie kājas. Tikai bļausties, ja. Nākošais, ja, kāds vēl izpaužas mīlestību, ko arī mēs šeit redzam šajā rakstietā. Draugiem tiek darīts zināmas tuvākās lietas, ja? Tātad informācija, noslēpuma un vispārējās lietas. Ja? Jo Jēzus saka, to, ko es visu esmu dzirdējis no sava tēva, es jums darīšu zinām. Tātad draugs nodod tev informāciju, viņš tev uzsver, viņš tev stāsta lietas, un mēs zinām, ka Jēzus mācekļi, kad Jēzus runāja līdzībās, ja, mēs zinām, ka viņš stāstīja, un viņa mācekļi piegāja un teica, kāpēc tu tā dari? Un viņš saka, tāpēc, ka viņiem nav dots zināts, jo viņi nesaprot, ja, viņa acis ir apstulbots un ausis aizdarīts, bet jums es visu izskaidroju. Un ko Jēzus darīja? Viņš visu viņiem izskaidroja. Viņš visu viņiem parādīja, viņš visu viņiem izstāstīja, ko viņš dara, kāpēc viņš dara. Viņš viņu ņēma līdzi uz svarīgākiem pasākumiem, un to viņš darīja tikai ar saviem draugiem, ja? Saviem tuvākajiem mācekļiem. Jo pāriem nebija saprotams. Un nākošais, draugs uzklausa un izpilda lūgumus, ja? Jo viņš saka arī šajā rakstvietā, ko jūs tēvam lūgsiet manā vārdā, to viņš jums dos. Ko jūs tēvam lūgsiet manā vārdā, to viņš jums dos, tāpēc, kad Jēzus saka, es esmu tēvam, tēvs manī, mēs esam viens vesels, bet ja jūs esat mani draugi, visu, ko jūs lūgsiet manā vārdā, viņš jums dos. Bībele saka, kad Jēzus sūtīja savus mācekļus, kad viņš gāja uz Jeruzalemi, viņš saka, ejiet, tur būs piesiet ēzeļu māte, ja, ka viņš iejā Jeruzalemē. Un atcieniet to, un ja jums kāds ko prasīs, pasakiet viņam to un to. Un kāpēc es jums saku, ka jums nav vajadzīga nekāda cilvēka kontakta vai kaut kādas pazīšanas vai kas? Galvenais, ka jūs pazīstat Jēzu. Un mācekļi gāja un darīja to, ko viņš teica, un viņiem neviens neko neprasīja. Un ja arī prasīja, viņi pateica, ka kungam vajag. Un viņiem viss notikās. Tā vadās arī, viņš saka, ejiet sagatavojiet mīlesti, ja, pēdējais mīlesti pirms krustā sišanas, ja, pasā mīlesti. Viņš saka, ejiet tur tajā augšistabā, un jums viss būs sagatavots. Tātad draugs ir tas, kas uzklaus un izpild lūgumu. Ja? Un tad, ja tev būs draugos Jēzus, ja, un tev ir draudzīgas attiecības, tad viņš tev var sūtīt tur un tur, jo viņi neprasīja, kāpēc un kas un kā, jo cilvēkiem tik daudz jautājumu, kāpēc man šito vajag darīt, un kāpēc šis un kāpēc tās, bet viņa, mācekļi, neprasīja viņam neko. Viņi vienkārši gāja un darīja to, ko viņš lūdz. Ja tev draugs prasa, ej, Jāni, aizēj, reku, man vajag, lai tu man atzini to mašīnu. Jāni saka, jā, labi ir, vai es tev palīdzēšu, ne? Ja tas ir tavs draugs, tad tu izpildīsi, ja, un tu neprasīsi to, kāpēc tev to mašīnu vajag, kas tu stūps, kāpēc tu viņu vispār nopirkt, kas tev nav ko darīt, blā, un sāks viņu tur molāru lasīt, vai ne? Nē. Tāpēc svarīgi ir, ja, šīs lietas norāda uz to, ka tev ir mīlestība pret Dievu. Mīlestība pret Dievu, ko Jēzus arī saka savos vārdos, ka jūs esat mani draugi. Un viņš jau savu mīlestību ir parādījis pret mums, jo viņš saka, es par jums atdodu dzīvību. Es par jums atdodu savu dzīvību, jo jūs esat mani draugi. Draugi. Kas gan var būt labāks, kā dot dzīvību par draugiem? Nākošais, tātad mīlestība, ja, pirmais mīlestība, draugs saista mīlestība, kur izpaužas tātad šajos veidos, kā es nosaucu. Nākošais, kas draudzējas ar pasauli, nevar būt Dieva draugs. Kas draudzējas ar pasauli, nevar būt Dieva draugs. Jāņa evaņģēlijā 15, 18, 19 Jēzus saka,
ka pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa man pa priekšu ienīdus. Ja jūs būtu no pasaules, pasauli mīlēt tos, kas viņai pieder, bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Un nebrīnieties, mīļie draugi, ka jums visādus debilus komentārus raksta. Nebrīnieties, ka jūs sauc par nenormāliem galvu atcitušiem un tīzliem un tā tālāk. Tas nav nekāds pārsteigums, vismaz nevajadzētu būt. Man tas taču nav pārsteigums. Tālāk Jēkaba 4:4. Laulības pārkāpēji cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidiem. Tātad, ja tu ļoti tiecies būt pasaules draugs, ja tev ir tik svarīgi, ko par tevīm saka, ko par tevīm runā, ko tev komentē, ja tev ir svarīga atzinība, ja tev ir svarīga manta, ja tev ir svarīga vara, ja tev ir svarīga bagātība, ja tu tik ļoti gribi iedraudzēties uz šo pasauli, ar šīs pasaules ērtībām, ar šīs pasaules komfortu, ar šīs pasaules viltībām, kārībām un tā tālāk, tad tas nav. Tas, ko tu nevar būt Dieva draugs. Jo tas, kas grib būt pasaules draugs, tas būs Dieva ienaidnieks. Un cik daudz kristiešus nepazīst, kurš sauc sev par kristiešiem, kurš sauc sev, kā es teicu, ka tu esi kristietis, tas nenozīmē, ka tu esi Dieva draugs. Bet viņiem tik ļoti patīk pasaule, tik ļoti viņi mīl šo pasauli, tik ļoti viņi mīl šo komfortu, ka viņi nevar pacelt savu pēcpusi no savu dīvānu un aiziet un izdarīt to, ko Jēzus viņam saka, jo Jēzus nav viņa draugs. Viņš ir džins pudelē. Un viņš te guļ savā dīvānā, savā krēsliņā un saka, give me, dod man, svētī mani Jēzu. Jo galvenais, ka tu esi džins pudelē, ka tu man svētī. Un ja tu neredzi, jo ir tik ļoti daudz cilvēku, kur neredz un saka, oi, šī pasaule ir tik skaista, tik forša, šī pasaulē ir tik daudz visādas labas lietas un tā tālāk. Ja tu neredzi šīs pasaules ļaunumu, ja tu neredzi to, kas notiek šī pasaulē, šo tumsonību, tad tu nevari būt Dieva draugs, jo Dievs saka, ka šī pasaule ir ļauna. Un Dieva griba, un tas, ko Dievs grib, tev ir pavisam svešs un tālu. Jo, kā es teicu, draudzība nosaka dažas lietas, ja, un tā pirmkārt ir saprašanās. Ja. Jo, ja tu gribēsi saprast Dievu, tu nesapratīsi pasauli, un otrādi, ja tu saprastīsi pasauli, tad tu nekad nesapratīsi Dievu. Ja tev būs tuva šīs pasaules sistēma un viss tas, kas notiek un tā tālāk, tad tev būs sveša Dieva griba. Jo Dieva griba ir pilnīgi pretēja pasaules gribai. Pilnīgi pretēji. Agrāk man teica cilvēki, pirms es pazinu Dievu, es nepazinu Dievu, un cilvēki man teica, kāpēc es pieņemsim daudz muļķību? Es saku, tāpēc izvēlēties savus draugus, jā, ļoti piesardzīgi. Jo man teica, bet visi taču tā dara. Tātad tu arī dari tā. Visi taču tā dara. Visā pasaulē tā dara. Tātad tas ir pareizi. Nē, draugi, tas nav pareizi. Tas, ka visa pasaule dara visādus mēslus, tas nav pareizi. Tas nenozīmē, ka tas ir pareizi un ka tas tā jādara. Tas, ka viņi to saka, ka tas ir labi, vai ka melns ir balts un balts ir melns, tas nenozīmē, ka tā ir patiesība. Bet, ja tu gribi zināt patiesību, ja tu gribi saprast Dieva gribu, tad tev nāksies ieskatīties tādā grāmatiņā kā Bībele un lasīt un saprast to, ko Dievs grib.
Un tad, kad tu sapratīsi, ko Dievs grib, tad tu tikai spēsi ar viņu iedraudzēties. Tāpat tās arī simpātizē. Ja simpātijas, ja tev simpatizē pasaule un pasaulīgais, tad tu nevar būt draugos ar Dievu, jo Dievs ir pretstatā pasaulē. Ja tev pasauli interesē, tad tev interesēs finanses, nauda un tā tālāk, un tev nekad neinteresēs cilvēku glābšana. Tā nebūs tava prioritāte. Tātad, ja tev ar Dievu nav kopīgas intereses, ja tev simpatizē pasauli, bet nesimpatizē to, ko Dieva vārds saka, ja tu nesaproti Dieva gribu, ja tu neizproti Dievu un to, ko viņš saka un to, ko viņš grib, bet tev ir ļoti tuva pasaules iekārts un viss pārējais, tad tu neesi Dieva draugs. Un tu nevari, ja? Tas, kas ir pasaules draugs, nevar būt Dieva draugs. Nākošais. Ļoti svarīgi ir uzticība. Ja? Kā jau mēs noskaidrojam, jebkuru attiecību pamatā ir uzticība svarīga. Un ir ļoti svarīgi uzticība, jeb ticība Dievam. Un ja tu mīļais draugs, ja, kā jau mums te bija daži kadri, ja, ka Dievs ir iedomu tēls vai kaut kāds tēls vai kaut kas un tā, katrs mēs izvēlamies ticēt, kam mēs gribam. Ja? Nevienam nav piespiedu kārtā ticēt tam, kam tu netici. Ja? Es šeit dalos šobrīd ar personīgo pieredzi, šeit dalos ar to, kas darbojas manā dzīvē. Un kā jūs teicat, neviens man nav izskalojis ne smadzenes, nav tad man neviens to ieaudzinājis. Es pat to esmu atradis, jo esmu meklējis patiesību. Un to esmu atradus tādā personā kā Jēzus Kristus, kurš nav iedomtēls, kurš ir reāls dzīvs Dievs. Un ticība Dievam, uzticība Dievam, tā ir viena nenovērtējama lieta, kas parāda draudzības starp Dievu un cilvēku. Un kā Jēzus teica, jūs esat mani draugi, bet arī vecajā derībā, tas pats Dievs, kad Jēzus vēl nebija nācis savā personā, tad bija grūtāk ar Dievu draudzēties. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs vēl bija tālu, bet tagad mums ir Jēzus Kristus, un Jēzus Kristus ir mūsu draugs, viņš grib būt visu draugs. Bet arī tad Dievam bija draugi. Un Dievs meklē uzticības personas, viņš meklē personas, kas tic, kas paļaujas un uzticas viņam. Un viens no tādiem vecās derības Dieva draugiem ir Ābrahams. Ābrahams ne tikai bija Dieva draugs, bet viņš arī ir mūsu ticības tēvs. Un Jēkab vēstulē 2:22-23 ir rakstīts. Tu redzi, ka ticība līdzi darbojosies viņa darbiem, runiet par Ābrahama, kurš ticēja, jo ticība tā ir darbība. Ja? Ticībai līdzi darbojosies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga, un ir piepildīti raksti, kas saka, Ābrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, un viņš tika nosaukts par Dieva draugu. Kāpēc Ābrahams tika saukts par Dieva draugu? Tāpēc, ka viņam bija uzticīgas, tuvas attiecības ar Dievu. Un kā viņas izpaudās? Kāpēc? Tāpēc, kad viņš bija paklausīgs. Un viņš nedomāja, ka Dievs ir kaut kāds iedomu tēls. Nē, viņš tiešām reāli bija dzīvās attiecībās ar Dievu. Viņš runāja ar Dievu, viņš komunicēja ar Dievu. Un Dievs viņam teica, izej no savas dzimtas, izej no savas tās vietas, kur tu esi, un dodies tajā virzienā, kur es tev rādīšu. Un Ābrahams izgāja. Un viņš darīja to, ko Dievs teica. Jo mēs zinām, ka ticība ir aktīva darbība, ja? Un bez ticības mēs nevaram patikt Dievam. Un ja mēs neticam, ka Dievs ir dzīvs un reāls, tad mēs nevaram pie viņa vērsties. Jo, protams, tad viņš mums ir iedomu tēls. Bet Bībele saka Ebrejiem 11:6, ja? Ka bez ticības Dievam nevar nemaz patikt. Mēs nevaram draudzēties ar Dievu, ja mums nav ticība.
Jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tātad ticība ir nepieciešama, lai būtu draugos ar Dievu. Jo kā mēs varam vērsties pie tā, ka mēs neticam? Kā lai mēs vēršamies, lūdzam palīdzību pie kaut kāda iedoma tēla? Bet Ābrahams ticēja, un šī ticība viņam tika pielīdzināta. Viņš ticēja. Viņa ticība tika pielīdzināta viņam par taisnību. Bet ja tu saki, ka tu tici, bet nerīkojies saskaņā ar Dievu vārdu, nerīkojies to, ka Dievs tev saka, tad tu netici. Jo Dievs pārbauda mūsu ticību, draugi. Viņš tāpatās mums neusticās, jo viņš zina, kādu radījumu mēs esam. Un arī Ābrahama ticība tika pārbaudīta. Jo Dievs teica, ej un upurē savu vienpiedzimušo dēlu. Un ko viņš darīja? Viņš parādīja savu ticību ar to, kad viņš atdeva Dievam savu dēlu. Protams, tas nenotika, tas bija tikai pārbaudījums. Bet līdz tādam mēram viņš uzticējās Dievam. Līdz tādam mēram viņš bija gatavs darīt to, ko Dievs viņam teica, jo viņa ticība bija pilna. Un tu nekad nevarēsi uzticēties vai teikt kaut ko vai stāstīt kādam cilvēkam, ja, vai Dievam, ja tu neticēsi viņam. Es, piemēram, Dievam stāstu visu. Ja. Kas ir pats tuvākais un kas ir tas, kam es varu visu izstāstīt? Tas ir Dievs. Es viņam visu varu uzticēt, jo tikai viņš man var palīdzēt. Es zinu, ka viņš ir vienīgais īstenībā, kas man var palīdzēt. Un tas nekas, ka mēs viņu neredz. Ja. Tas nekas, ka viņš nav redzams. Bet viņš ir atklājies savā vārdā. Viņš ir atklājies savā dēlā, Jēzu Kristu. Un tāpēc svarīgi ir uzticēt viņam savu dzīvi, uzticēt viņam visu, kas tev ir. Kā mēs dziedājam tajā dziesmā, viss man dzīve, viss man ceļi, viss man dienas pieder tev, Jēzu. Ja tā nav, tad tu neesi Dieva draugs. Jo tikai vecajā derībā Ābrahams tika saukts par Dieva draugu, jo viņš ticēja. Un viņam šī ticība tika pielīdzināta par taisnību. Nākošais. Ja tu esi Dieva draugs, ja tu viņam uzticies, ja tu viņu mīli, ja tu viņam seko, ja jums ir tuvas attiecības, tad Dievs atklās tev savus plānus, nodomus. Un arī ieklausīsies tavā viedoklī. Kāpēc? Jo kā jau mēs lasījām sākumā, ja, tad Bībele saka, ka Dievam nav īstenībā vajadzīgs nekāds padomu devējs. Viņam nav vajadzīgs, ka viņam kāds kaut ko māca vai rāda, bet tomēr viņš izvēlas ieklausīties cilvēkos. Un ja tu būsi tas, šī uzticības persona Dievam, ja tu būsi tas, kas esi viņa draugs, tad viņš tev atklās lietas. Viņš tev atklās tādas lietas, ko citi nezina. Un tu varbūt varēsi ietekmēt viņu lēmumu. Un tā mēs turpināsim runāt par Ābrahamu. Ja? 1. Mūzes 18. 1. Mūzes 18. Ir viens gadījums, ko mēs lasīsim. Kurā Dievs satikās ar Ābrahamu. Dievs runāja ar Ābrahamu. Un viņš devās uzdevumā. Viņam bija plāns, ja, ko viņš darīs Dievam. Es runāju par Dievu. Un viņš, te ir rakstīts 18. nodaļā 17.32. Un viņš saka, vai man no Ābrahama būs slēpt, ko es gribu darīt? Vai man no Ābrahama būs slēpt, ko es gribu darīt? Dievs jau domāja, vai man no Ābrahama būs slēpt, ko es gribu darīt? Jo mēs neslēpjam no draugu. Draugi ir tas, ar ko mēs dalāmies. Ne? Jo Ābrahams būtu tapa lielu un varenu tautu, un viņām būs svētītas visas zemes tautas. Es esmu viņu izredzējis, lai viņš saviem bērniem pavēl savu namam pēc viņam, ka tie sargā tā kunga ceļus, lai darītu taisnību un tiesu, ka tas kungs liktu nāk par Ābrahamu tam, ko viņš bija sacījis viņam. Un tas kungs sacīja, brēkšana
par Sodomu un Gomoru patiešām ir liela, un viņu apgrēcība ir ļoti smaga. Es iešu un lūkošu, vai viņi ir darījuši pēc tās brēkšanas, kas aizsniegusi mani, vai ne, to es gribu uzzināt. Jā, tātad, ko mēs redzam? Tātad Dievs dalās ar savām domām, viņš dalās ar saviem plāniem ar Ābrahamu. Jo viņš grasās iet un iznīcināt Sodomu un Gomoru, jo brēkšana nonākuši viņa ausīs. Cilvēku sūdzības ir nonākuši viņa ausīs. Jo mēs domājam, Dievs neko nedzird. Viņš jau nav tas, kurš dzird, kurš redz. Nē, viņš dzird un redz visu. Un tālāk te ir rakstīts. Un vīri nogriezās no turienes un aizgāja uz Sodomu, bet Ābrahams stāvēja vēl tā kunga vaiga priekšā. Tātad Ābrahamam bija tādas attiecības, tik draudzīgas attiecības, ka Dievs viņam uzticēja savus plānus un to, ko viņš vēlas darīt. Kaut gan Dievam nevajag padomdevēju. Viņam nevajag, ka kāds viņu mācītu, bet tomēr viņš uzticējās Ābrahamam. Un te rakstīts, un Ābrahams tuvojās viņam, Dievam, un sacīja, vai tu tiešām gribi iznīcināt taisno kopā ar bezdievīgo? Ja tad, kad mēs esam Dieva draugi, tad mēs, ja mēs redzam kādu netaisnību, ja mēs redzam kādu problēmu, ja mēs redzam uz šīs zemes kādu lietu, mēs varam būt kā šie starpnieki, ja, starp Dievu un šiem cilvēkiem, starp Dievu un šo lietu, starp Dievu, ja, par kaut kādu problēmu, ja, kāds var griezties pie tevis, par kādu problēmu vai kādu netaisnību tu redzi, tu vari iestāties. Tā kā Ābrahams, viņš bija kā intercessors, ja, kā starpnieks. Un viņš saka Dievam, vai tu tiešām Dievs gribi iznīcināt taisno kopā ar bezdievīgo, vai varbūt atrastos 50 taisnieši šī pilsētā, vai tu tiešām iznīcināsi to un nesaudzēsi šo vietu, to 50 taisno dēļ, kas viņu vidū. Ne mūžam tu tā nedarīsi, ka liksi mirt taisnējam ar bezdievi, ka taisnējums būtu līdzīgs bezdievi, ne mūžam, vai visas pasaules soģis nedarīs taisni. Ja? Un Ābrahams vēršas pie Dieva un saka, bet tu taču esi taisns Dievs. Tu taču neiznīcinās šo pilsētu tāpat vien. Bet ja tur atrastos 50 taisni cilvēki, tiešām, tad neiznīcina. Un tas kungs sacīja, ja es Sodomās pilsētā atraduši 50 taisnus, es saudzēšu šo vietu viņu dēļ. Tātad jau Ābrahams, esot Dieva draugs, ietekmēja viņa lēmumu. Tātad cilvēks var ietekmēt Dieva lēmumu. Dzirdi? Ja tu esi Dieva draugs, tu vari ietekmēt Dieva lēmumu. Un viņš dalīsies ar saviem šiem plāniem, ar saviem nodomiem ar tevi. Un tu vari būt tas, kas iestājas. Varbūt, ka tu redzi, ka viņš grib iznīcināt, ka kādam cilvēkam draud bojāja, ja? Savu grēku, savu muļķību, tāpēc, ka cilvēki tik stulbi rīkojās. Cilvēki citreiz rīkojas tik muļķīgi. Kāpēc mēs pastāvīgi lūdzam par pazudušajiem? Tāpēc, ka viņi dzen viņi dzen pretī sevi nelaimēm, viņi dzen sevi pretī problēmām. Bet tu vari būt tas, kas iestājas un kas izmaina Dieva domas un Dieva lēmumu. Un tālāk te rakstīts, un Ābrahams atbildēja un sacīja, es esmu uzdrošinājies runāt ar savu kungu, lai gan es esmu pīšļi un pelni. Ja? Tātad Ābrahams apzinājās, kas viņš ir. Varbūt 5 iztrūks no 50 taisniem, vai tu tad arī šo 5 dēļ iznīcinās visu pilsētu? Un viņš sacīja, nē, es neiznīcināšu, atradīsim 45. Un tas turpināja runāt ar viņu un sacīja, varbūt atradīsies 40. un tā tālāk. Un viņš teica, nedusmojies Dievs, bet ja tur būs 30, viņš saka, es arī 30 dēļ neiznīcināšu. Un tālāk viņš sacīja, es uzdrošinos vēl tev prasīt, ja tur būs 20, viņš sacīja, arī 20 dēļ es neiznīcināšu. Un beidzot viņi nonāca līdz 10. Viņš sacīja, ja es atradīšu 10, tad es neizpostīšu Sodomu un Gomoru 10 dēļ. Bet kā mēs zinām, tad tur pat 10 neatradās. Un Dievs ir taisns. Viņš ir patiess. Jo 10, mazāk par 10 ir tikai daži indivīdi. Ja? Tikai daži indivīdi. Tā kā mēs, draugi, varam ļoti daudz ko ietekmēt. Un ja mēs esam Dieva draugi,
un ja mums ir attiecības ar Dievu, tad mēs varam grozīt likteņus. Mēs varam ietekmēt daudz lielas lietas, ja mums ir tiešām tuvas attiecības ar Dievu. Un Dievs mums stāstīs, viņš mums uzticēs lietas. Viņš mums rādīs un stāstīs savus plānus. Nākošais. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ja mēs gribam būt Dieva draugi, ka mums ir tuvas, regulāras attiecības ar Dievu. Jūs man piekritīsiet, ja jums ir draugi, tad jūs gribat ar viņiem pavadīt laiku, vai ne? Jūs gribat komunicēt ar tiem. Ja tie cilvēki tev ir simpātiski, ja tā persona tev ir simpātiska, ja tā persona ir ar vienu, ja jums ir vienāds intereses, ja jums ir vienas kopīgas lietas, tu gribēsi ar viņu pavadīt kopā laiku, pēc iespējas vairāk. Tāpēc jautājums, vai tev ir laiks Dievam, ja? Vai tev ir vieta Dievam? Jo ja tev nav, ja tu nevari atrast laiku savam draugam, ja tu nevari atrast laiku komunikācijai ar Dievu, tad visticamāk, kad jums nav draudzīgas attiecības. Bet nākošais personāžs, par ko es runāšu, ir Mūzus. Un Mūzus arī tika saukts par Dieva draugu, jo viņam bija ļoti tuvas attiecības ar Dievu. Un kā jau es minēju, vecajā derībā tas bija ļoti rets gadījums, ka tu varēji saukties par Dieva draugu. Jaunajā derībā Jēzus grib būt draugs visiem, bet par to mēs arī parunāsim. Mums ir iespēja būt draugs, tāpēc, ka viņš ir mūs pievedis pie Tēva. Un te ir rakstīts 2. Mūzus 3:7-11. Mūzus ņēma telti un uzcēla to ārpus nometnes un nosauca to par saiešanas telti. Klausieties, tātad šī telts bija ārpus nometnes, ja? Ārpus nometnes. Un tā saucās saiešanas telts. Un viens, kas meklēja to kungu, bija jāiet uz saiešanas telti ārpus nometnes. Un notika ikreiz, kad Mūzus gāja uz šo telti, ļaudis piecēlās un viens nostājas savas dzīvojamās telts durvīs un noraudzījās pakaļ Mūzum, līdz tas iegāja teltī. Un notika ikreizes, kad Mūzus iegāja teltī, nāca mākoņu stabs un apstājās telts durvīs, un viņš runāja ar Mūzu. Un visa tauta redzēja mākoņu stabu stāvam telts durvīs, un visi ļaudis cēlās, un ik viens metās pie zemes savas telts durvīs, un tas kungs runāja ar Mūzu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu. Tātad Dievs runāja ar Mūzu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar savu draugu. Un kad viņš atgriezās nometnē, viņa kalps Jozuā, Nūnas dēls, vēl jauneklis palika teltī. Un te mēs varam redzēt arī Jozuā nākotnes panākums, ka viņš arī bija iedraudzējies ar Dievu. Bet kāpēc Mūzus runāja ar Dievu vaigu vaigā? Tāpēc, ka viņam bija nodalīts laiks un vieta, kur viņš apmeklēja Dievu. Tātad viņš uzcēla telti ārpus savas, jo ļoti daudz cilvēku domā, ka viņi ar Dievu ir draugi un iedraudzējušies, tāpēc, ka viņi, un mēs zinām, ka mēs lasījām Aleksejas Šedlovska grāmatu, ja, par to, ka viņš arī domāja kādreiz, ka viņš ir ar Dievu, ja, jo viņš domāja, es veikalā rindā palūkšu, vai es mašīnā braucot paslavēšu palūkšu, vai kaut ko savā steigā, savā ikdienā, es palūkšu, paklausīšos un es esmu ar Dievu. Un tā ir pat lielākā kļūda, ko tu vari pieļaut. Tāpēc, ka Mūzus uzcēla saiešanas telti ārpus nometnes, tātad ārpus savām steigām, ģimenes darīšanām, braukšanām, darbu un tā tālāk. Viņam bija konkrēta vieta un nodalīts laiks Dievam, kur viņš ar viņu satikās. Un tad, kad viņš gāja, tad Dievs kā mākonis nonāca, kā mākoņu stabs, un runāja ar viņu vaigu vaigā kā ar savu draugu. Un nav iespējams savā ikdienas steigā un burzmā un ģimenē un problēmās un darbos atrast Dievu un komunikāciju ar savu draugu. Tāpēc, ka tu nespēsi viņu ne sadzirdēt, ne saprast, neko. Tev vajag konkrēti nodalīt vietu un laiku, saiešanas telti, lūgšanas kambaru, sauc kā to gribi, kur tu vari satikties ar Dievu.
Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi un ļoti būtiski, un ka ja tu to nesaproti, un ja tev tas nav, tad tu nevari būt draudzīgās attiecībās ar Dievu. Vienkārši tas nebūs iespējams. Tev nebūs iespējams veidot noturīgas, dziļas attiecības ar Dievu. Tev nebūs iespējams saņemt viņa norādījumus, padomu lūgt vai vadību saņemt kaut kādā sadzīves burzmā, kaut kādās lietās, kur tev ir pavisam cita doma, par citām lietām tu domā. Tev ir jānoskaņojas attiecībām, tev ir jānoskaņojas divpalikšanai, ja, ar Dievu. Ja. Bet ja tev nav interesi, ja tev nav laiks, ja tev nav tā prioritāte pavadīt laiku ar Dievu, ja, lūgšanās, Bībeli, tad noteikti būs ļoti grūti būt draudzīgās attiecībās ar Dievu. Ļoti grūti būs saprast Dievu, ļoti grūti būs saņemt viņu vadību. Neiespējami īstenībā. Jo, kā jau es minēju pirms tam, ļoti daudz bļauj, ja? Kungs, kungs, kungs. Bet Jēzus arī saka, ka viņš nāks, ka viņš šķirs savas avis no kazām, ja? Avis no āžiem, tā. Jo ļoti daudz ir bļāvēji, ļoti daudz ir tie, kas saka, kungs, kungs. Bet Jēzus saka, ka viņš nāks, viņš teiks, ejiet prom, jo es jūs nepazīstu, jūs neesat mani draugi. Jūs esat bļāvēji, jūs esat mūldētāji, jūs esat viss kaut kas, bet jūs neesat mani draugi. Un tie, kas nav Dieva draugs, ja, tu tak nevari, ja tev vajag palīdzību, ja, tu tak neies pie savu kaimiņu, ko tu vienreiz mūžā esi redzējis, un prasīs viņam palīdzību. Ja, es runāju par kaut kādām lielām lietām, ja. Varbūt tur mašīnai riepa vai sāli iedos, varbūt, bet es runāju par kaut kādām lielām problēmām, ja arī izcināt, vai tas, nezinu, aizdomā 10 000, vai es nezinu, tur aizved man tur pavelt uz kaut kurien. To tu prasīs tikai labākam draugam. Bet cilvēki bieži vien izturās pret Jēzu, kā pret džinu pudelē, kā jau es teicu. Kad es prasīšu un es vērsīšos un es vēršos pie Dieva tikai tad, kad man kaut ko vajag. Bet Dievs gaida no mums, kad mēs vērsīsimies pie viņa katru dienu. Nodalītā laikā. Viņš gaida, ja tev ir nodalīts laiks, ja tev ir nodalīta vieta, viņš gaida, kad viņš varēs ar tevīm satikties un ar tevīm komunicēt un ar tevīm dalīties. Un viņš negrib, ka tu pie viņa vērsies tikai tad, kad, lai kaut ko iegūtu, vai cits saka, es Dievu tur prasu tikai tad, ka man ir problēmas, ja? Nē. Viņš nav džins pudelē. Viņš grib reāls, viņš ir reāls, viņš ir dzīvs. Un viņš nav galvenais, atceries, ja Dievs nav tavs čomiņš, viņš nav tavs draudziņš. Jo tagad mūsdienās ļoti daudz māca sevišķi pusauģiem, ja. Oi, tur čomiņš, draudziņš, ja, Jēzus, ja. Nav viņš nekāds tavs čomiņš, tev ir jārespektē. Dievs ir tavs draugs, bet viņš ir jārespektē, jo viņš ir arī tavs tēvs, viņš ir tavs radītājs. Tā kā Ābrahams, viņš viņam piegāja, viņš teica, kungs, vai es varu tevim runāt, ja? Vai es varu lūgt tev kaut ko, vai es varu tev prasīt, vai es vēl varu, tu nedusmojies, ja, Dievs. Bet tas nenozīmē, ka tev jābaidās no Dieva, ja? Tev jābūt vienkārši respektam, bet tu viņam var uzticēt visu, jo viņš zina īstenībā visu, bet viņš grib, lai tu dalies, viņš grib, lai tu runā ar viņu. Jo ļoti daudz cilvēku grib aizsardzību, ļoti daudz cilvēku grib Dieva palīdzību. Vai ne? Ļoti daudz cilvēku grib Dieva svētības. Bet viņi negrib pašu Dievu. Viņi negrib draudzēties ar Dievu. Viņi grib tikai šos benefitus, bet viņi negrib attiecības. Un man patīk 91. psalms ir teikts 14. 16. nodaļa. Šis viens no mīļākajiem psalmiem, jo tas ir psalms par Dieva aizsardzību, par Dieva palīdzību, par Dieva uzticamību. Bet kāpēc tieši šīs rindiņas? Jo te ir teikts,
Tādēļ, ka viņš man ir stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Kad viņš mani piesauks, tad es viņam paklausīšu, es viņam esmu klāt bēdās, es viņu izraušu no tām un celšu godā. Es viņam došu ilgu mūžu un parādīšu viņam savu pestīšanu. Gabriela, tu vari nākt paspēlēt. Tātad, par ko šeit iet runa? Ne jau par kaut kādu random cilvēku, Ne jau par random cilvēku, kurš tad pēkšņi nonācis grūtībās vai problēmās, kurš pēkšņi attapies, ka viņš ir dziļā bedrē. Tad neiet runa par kaut kādu random gadījumu, Te runa iet par draugu. Tādēļ, ka viņš man ir stipri pieķēries un es izglābšu viņu, paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Tad Dievs ir gatavs steigties tev palīgā, jo viņš vienmēr, tāpat kā tu esi gatavs steigties palīgā savam draugam, tā Dievs ir gatavs steigties palīgā tev, ja tu esi viņa draugs. Ja tu pazīsti viņa vārdu, ja tu piesauc viņa vārdu, viņš saka, es tevi izglābšu. Es tevi atpestīšu, jebkurā problēmā situācijā. Un kā jau es teicu, mēs nedzīvojam vecajā derībā. Paldies Dievam, ka mums ir Jēzus, asins spēks. Un Jēzus teicis, un viņš aicina, viņš saka, nāciet pie manis, nāciet. Visi, kas ir grūtsirdīgi, kam ir problēmas, ja tev ir problēmas, nāciet, es gribu būt jūsu draugs. Es gribu jums palīdzēt. Es gribu būt jūsu piemērs, es gribu būt jūsu padomu devējs, jūsu palīgs ikdienas dzīvē. Viņš ir aizgājis pie Tēva, viņš ir sūtījis mums savu svēto garu, viņš teica, ka svētais gars mums palīdzēs, ka viņš mūs vadīs, ka viņš mūs mācīs. Jēzus saka šodien, es gribu būt tavs draugs, bet vai tu gribi būt Jēzus draugs? Tev ir jāpieņem šis lēmums. Ar ko tu šodien gribi draudzēties? Ar ko tu gribi līdzināt? Kas ir tavs draugs? Kas ir tavi draugi? Kādus draugus tu izvēlies? Tās tu pats arī būsi. Paskaties, kādi cilvēki tev apkārt. Kas ir tavs influenceru loks? Iedraudzējies ar savu radītāju. Tas labākais, kas tev šodien var notikt. Neesi pasaules draugs. Jo pasaules draugs nevar būt Dieva draugs. Tu vari būt Dieva draugs, ja tu izej no šīs pasaules. Tu vari būt Dieva draugs, tad, kad tu pieņem to, ko viņš ir izdarījis. Kad tu esi paklausīgs to, ko viņš saka. Ja es saku, jūs esat mani draugi, jūs klausat to, ko es jums saku. Un tad es jums atklāšu. Un tad jūs varēsiet lūgt. Un tad jums izbūs. Tad, kad jūs būsiet Dieva draugi. Halleluja, Mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu dēlu, par Jēzu Kristu, par to, ka, Kungs, Tu esi mūsu draugs. Ka Tu esi mūsu labākais draugs. Ka Tu esi ne tikai draugs, Tu esi Tēvs mīlošs, Tu esi taisnes tiesnesis. Tu esi mūsu aizstāvis. Tu esi mūsu plecs stiprais, uz ko mēs varam pajaut. Tu esi mūsu klints nesagraujamā. Mēs slavējam, mēs pateicamies Tev, Kungs. Es Tev pateicos un es lūdzu, ka tiešām ik viens var iedraudzēties ar Tevi. Ka ik viens saprot, ka šī draudzība ir pats svarīgākā viņu dzīvē, pat izšķirušākā. Jo kādi ir mūsu draugi, tāds mēs paši esam. Kungs, kad katrs varētu to saprast, ka katrs varētu saķert to. Ka katrs varētu kļūt par Tavu draugu. Jo Tu aicini, Dievs, tu saki, nāciet pie manis. Un es atvieglināšu jūs problēmas, jūs grūtības. Ņemiet manu nastu sevīm, jo manu nasta ir patīkama, mans jūgs viegls. Paldies Tev, Kungs, Jēzu. Ka mēs visu savu zūdīšanos, visu savus problēmas, visu savus lietas varam mest uz Tevīm. Un ka Tu esi solījis gādāt par mums. Ka Tu esi
pats labākais draugs. Jo ar tevi, es iesaku tev iedraudzēties Jēzu, jo ar viņu tu pavadīsi visu savu mūžību, vai nu ar viņu, vai bez viņu. Un tu nevari pavadīt mūžību ar cilvēku, kurš tev nepatīk, vai ne? Personu, kurš tev nepatīk. Halleluja. Mēs tev pateicamies. Mēs slavējam tev. Jēzus vārdā. Amen.